Mīļie viesītieši, pilsētas viesi un dejas mīļotāji. Šodien, 3. advents priekšvakarā, ar deju soļiem un siltiem smaidiem, mēs visi kopā iedegsim prieka un pateicības gaismu. Jo šovakar mēs esam sanākuši, lai svinētu deju. Kopā būšanu, ieguldīto darbu mēģinājumu procesā un skatītāju aplausus. Un vidējās paaudzes deju kolektīva Augšzeme 40 gadu jubileju. Tāpēc aicinām jūs, atveriet sirdis dejai, ļaujieties ritmam un emocijām, jo šis vakars ir dāvana gan dejotājiem, gan skatītājiem. Šajā vakarā mēs piedzīvosim laika un gadskārtu ritējumu stāstu, kas ļaus mums sadzirdēt pavasara putnu čalas, sasmažot vasaras ziedu smaržu, noriekt no rudens pārbagātības un sajust ziemas dūrainu siltumu. Un visbeidzot, šis būs stāsts par dejotājiem, kuriem sirdī mīt deja un kuri aizkulisēs jau nevar sagaidīt savu pirmo uznācienu. Lai koncerts sākas ar aplausiem. Sveicam Rīcības kultūras centra sēliju, vidējās kārās dejotāju Augšzeme, dejotājus un viņu viesus. Mūsu novada tautas deju kolektīva izvadītājs Elītas Streilonas, tautas deju ansambļu Austris. Lai skan zeme zeļ, zeme plaukst.
dejo Austris. Vai jums arī šķiet, ka pavasaris ir viskaistākais gada laiks? Viss mostas, zied, zaļo un smaržo, putni čivina, tāds īsts jaunas enerģijas laiks. Tas ir arī mīlestības laiks, kad sirds kļūst siltākas, smaidi plašāki un šķiet, ka pat gaiss smaržo pēc kaut kā maģiska. Augšzemē dejo 7 pāri, kas ir kopā ne tikai uz skatuves, bet arī ikdienā. Tādēļ uz skatuves aicināšu ratnieku un vītolu pārus kopā uzspēlēt spēli, kas mums vairāk ļaus izprast dejotāju ikdienu. Spēles noteikumi ļoti vienkārši. Partneri, kā jau redzat, ir sagatavojuši burpes un samainījušies ar vienu no tām. Sastājas ar mugurām un atbild uz uzdotajiem jautājumiem paceļot kurpi. Ja atbilžu variants ir vīrs, tad paceļ vīriešu kurpi. Ja atbilžu variants ir sieva, tad paceļ sieviešu kurpi. Esat gatavi?
Pirmais jautājums. Kurš gludina blūzas uz koncertiem? Kurš pucē koncerta apavus? Kurš no jums nekad neaizmirst paņemt ūdeni uz mēģinājumiem? Kurš pārliecinās, ka ir saliktas visas koncerta tērpu detaļas? Kurš vienmēr kavē iziešanas laiku uz mēģinājumu? Kurš no jums biežāk mājās atkārto deju soļus? Un kurš visvairāk čīks pēc mēģinājuma, ka ir piekusis un vai dejas par grūtu? Kurš no jums visātrāk apgūst jaunas dejas? Kuram no jums visvairāk patīk dejot? Paldies! Paldies, ka jūs atbildējāt! Turpinām koncertu ar sēļu valsi. Saulgrīda Rudzu lauku.
Čikčiks dejo Augšzeme. Bet varbūt viskaistākais laiks ir bērnība. Laiks, kad tiek sapņoti pirmie lielie sapņi, un katra diena ir īstenis piedzīvojums. Aicinām uz skatuves mūsu mazos viesmāksliniekus, kuri ar savu dejot prieku ļaus mums sajust bērnības rotaļīgumu. Jums dejos Sanitas Misikas vadītais bērnu tautas deju ansamblis Dzinteriņš un Augšzemes repetītora Evalda Ābelskalna bērnu deju kolektīvs Viznīši. Dejo deju kolektīvs Dzinteriņš, deju Āzītis. Bye.
viznīši. Tās dienas ir klāt, kad pumpuri plīst, augstā ziema ir galā, kad bites nejautā ziediem vai drīkst zelta putekšņos bradāt. Tās dienas ir klāt, kad smaidi kā saule, prieks pelēkos mākoņus dzenā, ik pumpurā iedegs ziedoņu taila un vasara smaidot kap kalnā. Vasara mums visbiežāk asociējas ar sauli, siltumu, peldēšanos zilajos ezeros, brīvību, nebēdnību, prieku. Un kas vēl, ja ne bērni, vislabāk var mums izstāstīt, kas ir īsts vasaras prieks. Tāpēc uz skatuves aicināšu mūsu šī vakara viesus, pārstāvis no Viznīšiem un Dzīvdariņa. Es jums uzdošu dažus jautājumus par vasaru, un tad sagaidu arī jūsu atbildes. Kas ir jūsu mīļākais gada laiks? Vasara. Vasara. Brīnišķīgi. Kāda ir jūsu, kas ir tā krāsa, kas jums asociējas ar vasaru? Gaiša zaļa. Zaļa. Oranža. Oranža. Ko jums visvairāk patīk darīt vasarā? Peldēties. 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 Kas jums vislabāk garšo vasarā? Saldējums. Man būs. Saldējums. Saldējums. Man arī garšo saldējums. Un kas ir jūsu vismīļākais piedzīvojums, ko esat piedzīvojuši vasarā? Varbūt teiksiet visi kopā? Dziesmu un Dievu svētki. Dziesmu un Dievu svētki. Dziesmu un Dievu svētki. Viennozīmīgi. Paldies, bērni, ka dalījāties ar savām atmiņām un par to, ka ļāvāt mums pakavēties vasaras noskaņās. Tagad gan skrieniet uz savām nākošajām dejas vietām. Kā nākošie mums uzstāsies
Delfaunas audzene ar Jāņu dienu. Jāņa diena, svētā diena līgo, aizvesami dieniņām ir līgo. Jāņa dienu Dieva dēlis līgo, saules meitu sveicināja līgo. Jāņa naktī jaunie puiši līgo, jaunas meitas dancināja līgo. Vasara iedvesmā ar savu vieglumu, savu bezgalīgo debesu plašumu un siltumu, kas nepazūd vēl ilgi pēc tam, kad saulriets jau pieskāries apvārsnim. Siltajos vasaras vakaros griežas zaļumballes ar melodijām, kuras jau sen zināmas no galvas, un rīts pienāk pārāk ātri un nemanot. Balles polka Zemeņu sētā.
Činku čanku dejo augstu. Saimnieks dzīsme, dejo augstseme.
deju Tēva nav mājās. Brālis māsu dācināja, dejo Dzinteriņš. Rudens ir laiks, kas vislabāk atspoguļo mūsu latviskās tradīcijas un vērtības. Kad ir ievākta raža, svinam Viteļu dienu, bet, kad zeme ir apvērta un vējš jau notrausas pēdējās krāsainās lapas, svinam Mārtiņu dienu. Tad aizdedzam svecītes, pieminam Latvijas dzimšanu un tos, kuri cīnījušies, lai mums būtu sava valsts. Tas rāda, ka pat drūmākajos un tumšākajos brīžos mēs, latvieši, spējam būt saliedēti, svinēt un priecāties par mūsu Latviju un kopā būšanu. Kā nākošos uz skatuves aicina deju kolektīvu Austris ar deju Jaunas meitas īdeņā.
augšzeme. Šodien mēs atsauksim atmiņā dažus latviešu sakāmvārdus un varbūt radīsim arī kādu jaunu. Tādēļ uz skatuves es aicināšu Gunti, Aiju, Reini un Andri. Kā man teica, 4 asprātīgākos un atjautīgākos augstzemes pārstāvjus. Jūsu uzdevums es lasīšu pirmo sakāmvārda daļu un katram no jums secīgi būs jāpasaka sakāmvārda otrā daļa. Ja neziniet sakāmvārdu, jūs droši drīkstiet improvizēt vai paturpināt, kā tad jums tā liekas, kāds sakāmvārds seko. Sāksim ar pirmo. Zivs meklē dziļumu, cilvēks mīļumu. Arī var būt, bet man ir rakstīts labu dzīvi. Nevelti vienmēr latvieši saka, ka citur tā zāle ir zaļāka. Nieks par bitēm, kad? Kad medus. Tieši tā, bitiniekiem arī. Nieks par tiem dzēlumiem no bitēm, galvenais, ka tik tas medus. Pa laipu ejot, neskaties. Nu, kur gadās, tur arī skaties, jā. Taisa ciet. Bet varbūt neskatīties zvaigznēs, jo savādāk var gadīties, kad ieverās augstā ūdenī un sanāk augsta pelde. Certs cālis. Mutē neskries. Tieši tā. Ziedot vispār ir tāds ļoti brīnišķīgs teiciens ar līdzīgu nozīmi. Lai puķi noplūktu, ir jānoliecas. Kā spēlē? Kā danco? Tieši tā, jo
tieši tāpēc arī dejotāji vienmēr var novelt, ja kaut ko sajauc, tad tā mūzika ir vainīga, nevis tas dejotājs. Tā. Vīram vislabākās zāles ir Brandavīns. arī varbūt, bet tie latvieši ir teikuši, ka vīram vislabākās zāles ir laba sieva. Tikai jāatcerās, ka zāles un alkohols ir jālieto noteiktās devās. Nezinu, vai uz sievām arī tas attiecās. Nekā nav vieglāk, kā Nezinu, atņemt kaut kam kaut ko. Bet tie latvieši ir teikuši, ka nekā nav vieglāk kā dot padomu. Jums tā nemēdzās kolektīvā, ka tie, kas sēž malā, tie vislabāk zina, kādi ir tie deju soļi un kā dejai jāizskatās. Tā mēdz gadīties. Kad Ziemassniegs kupenās, tad Ātri būs vasara? cerams. Bet, kad Ziemassniegs kupenās, tad vasaru labība gubās. To arī mums visiem novēlu, lai šogad ir īsta ziema un vasarā laba raža, ko rudenī novākt. Jo viskaistākais gada laiks ir rudens. Paldies jums par atsaucību un atjautību. Turpinām koncertu un turpinām svinēt mūsu šodienas kopā būšanu ar dejām un sirsnīgām emocijām. Kā nākošie dejos deju kolektīvs Augšzeme, tevis, taisman, laivu. Rītā
dejo tautas deju ansamblis Austris. Būru maršs dejo Augšzeme.
dejo tautas deju ansamblis Austris. Ar Vladimiru Dondukovu deju pielūdzēji tautas deju ansambļa Dzinteriņš dejotāja Laura sūta mīļus sveicienus Augšzemes vadītājiem Olgam Andrim un Omai Mārītei, Augšzemes dejotājiem tētim Mārim, savam pirmajam deju skolotājam repetītoram Evaldam un visiem saviem draugiem Augšzemes dejotājiem. Deju pielūdzēji dejo Dzinteriņš.
piestāv dzimšanas dienai, un kas ir neiztrūkstoši gandrīz katras ballītes sastāvdaļa. Tāpēc uz skatuves es aicināšu 4 pārstāvis no Augšzemes un 4 viesu deju kolektīva Austrijas pārstāvis spēlēt spēli Mēmais šovs. Vienam no kolektīva, kurš būs vārdu rādītājs, es iedošu lapiņu ar 10 vārdiem. Katrai komandai būs dota minūte laika, lai atminētu šos vārdus. Kā jūs redzat, mums ir līdzsvars. Mums ir 4 Augšzemes vīri pret 4 Austra meitenēm. Kā pirmajiem es došu iespēju spēlēt spēli Augšzemē. Mēs varbūt nolasam, lai arī skatītāji zina, kas mums bija par vārdiem, kur man tā lapa tagad aizkrita. Iegurs, lidot, zābaki, copu atata, sniegpārsla, koreogrāfs. Tālāk es Paldies Augšzemes dejotājiem. Tagad revanš Austra meitenēm. Tā. Redz, kur man lapiņa tā zilājā. Esi gatava? Sākam. Lakas, mēsls. Pantīs pušas sasiet. Siet. Bilā, jā. Nu? Pastāv, saka. Sēmēs. Joža, dzirksu. Apakšā sasiet. Gāri. Augsts prieva. Salas. Cik lāka nedrīkst minēt? Braucam. Slēpoja. Ilciet. Skaista meitene. Modera. Repetītors. Laiks ir iztecējis, bet tu arī vari padalīties, kādus vārdus tad rādi. Villaine, Agurs radīja. Pastavas, sniegavīrs, repetitors, priekšauts, sals, slēpot un pārējais. Super. Lielas paldies! Lielas paldies par jūsu atcelšanu. Un kā nākošā deja mums būs uzstās bēdas, atkal bēda.
Austris. Runu raksti, dejo Augsana.
audzināja dejo tautas deju ansamblis Austris. Mēs esam bagāti, ikreiz, kad svētki klāt, jo varam savas sirdis viens otram dāvināt. Un vairāk jau nekas mums daudz nav vajadzīgs, jo viss, kas nāk no sirds, nekad nav mazs un sīks. Šis vakars ir īpašs ar to, ka Augšana svin 40 radošus gadus dejas pasaulē. 40 gadus, kuros dejai bijusi prieks, iedvesma un dzinējspēks. Un šis ir arī dāvināšanas laiks. Augšana un Evalds kā dāvanu sev un jums, skatītāji, ir sagatavojuši kādu deju, kas ir radīta īpaši šim pasākumam. Burmanlaime. Šajā apaļā pasaulē, kuru mēs zinām, ir burvis, kurš laimi būr. Tā teiksmās runā, ka aizleida viņam jūgā, aizleida viņam bļā, viņš laimi
visu mūžu stundu. Uzkur laimi tur, lai tā laime tur, lai tā laime mūsu mūžus tur. Uzkur laimi tur. Tev par pilsoni pasaule nedara, kaut man kabatā pasas un kartes, jo es zinu, ka jābūt man Latvijā augustā, decembrī, martā. Jo bez manis tur lazdas neziedēs, jo bez manis tur neizdīs bekas, jo bez manis rakstītās kamanās Ziemassvētki nesabrauks. Pasaulīt tādas būs sakas. Tev par pilsoni pasauli nedaru, kaut man kabatā vīzas un kartes, jo es zinu, ka man jābūt Latvijā janvārī, jūnijā, martā. Jo bez manis tur lazdas neziedēs, jo bez manis sniegs aizpūtīs tekas, jo bez manis drebošā kumagā Jānītis neatjās. Pasaulī tādas būs sekas. Tev pasaulīt, Tev par pilsoni pasauli nedaru, kaut man kabatā pasas un kartes, jo es zinu, ka jābūt man Latvijā, septembrī, novembrī, martā. Jo bez manis tur lazdas neziedēs, jo bez manis saules pekājiem pekas, jo bez manis svecītas krastmalā vēji nopūtīs, tādas būs pasaulī sekas.